zinot to, ka šis ir ļoti glauns projekts, galvenos projektos noteikti iekšā ir gaisa rekuperācijas sistēma. Un šis tad tas mazais ekrāniņš, ar kuru es jūs tuliņās pat iepazīstināšu. Nāciet! Vadība ir gaužām vienkārši. Šeit jūs varat spiest virsū, ja? Un te pirms mēs varam izvēlēties režīms, piemēram, maksimālais, uzspiežam virsū, ja? Viss notikās ar spiešanu, un mēs pagaidām, ja? Un mums ir te aktivizēts maksimālais režīms. Mēs varam doties atpakaļ, ja, viss ir maksimāls režīms ir aktīvs, un kā pārmainīt ekrānus no viena uz otru, mēs pabīdam ekrānu pašu šādi. Vienkārši tikai pieskāriens, jo tas viss ir gluži vienkārši ļoti līdzīgs mobiliem telefonam, vai ne? Un šeit atkal paslēdam ekrāniņu, un mēs pārslēdzamies, un tāpat arī atpakaļ uz vienu pusi un uz otru pusi. Bet maksimāls režīms mums dotajā brīdī nav nepieciešams, tāpēc mēs izvēlēsimies normālo režīmu. Būsim taču normāli, vai ne? Un atpakaļ atgriežamies un atceries stūrītī mazais pulkstenis. Un jūs prasīsiet, kas tad ir tā gaisa rekuperācija? Tas ir tāpēc, lai vienmēr mājās būtu svaigs gaiss, un tas nedaudz arī ietaupīs jūsu naudiņu. Un atcerieties, ka logi vairs nav jāver vaļā, jo šeit ienāks vienmēr pats svaigākais gaiss.